Esiet sveicināti, mīļie Facebook draugi, tuvi un tāli, ticības brāļi un māsas Jēzu Kristu. Es esmu Latvijas lūgšanu tīkla vadītājs un mācītājs, un gribēju padalīties ar kādu ļoti svarīgu vajadzību. Protams, ka, ja es līdzdalu vajadzību, tad es arī gribu aicināt uz kādu brīvprātīgu piedalīšanos, atbalstu. Un brīvprātīgi nozīmē, ja tas atsaucās tavā sirdī un tu vēlies piedalīties. Centīšos īsi padalīties ar to domu, ko vēlos līdzdalīt. Latvijas lūgšanu tīkla viens no mērķiem, un es domāju, ka daudziem tas no jums nav noslēpums, mēs rīkojam dievkalpojumus dažādās Latvijas draudzēs, mēs dodamies uz dažādām Latvijas pilsētām un esam pateicīgi Dievam, ka jau daudz gadu garumā mums ir dot šī privilēģija un žēlstība kalpot vietējās draudzēs, lai stiprinātu Kristus miesu Latvijā. Un es esmu pateicīgs Dievam, ka ir cilvēku komanda, kas dodas kopā ar mani, tie ir brāļi un māsas, kas kalpo kopā ar mani, un, protams, lai nokļūtu šajās draudzēs un pilsētās, mums ir vajadzīgs transports. Un līdz šim mums Dievs deva iespēju kalpot un doties uz šām pilsētām un draudzēm, bet transports ir nokalpojis savu, un tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga jauna automašīna. Mēs vācam līdzekļus jauniem transportam, un kopēja aptuvenā summa mums ir vajadzīga 10 000. Līdz šim mēs esam savākuši aptuveni 3000, tas nozīmē, ka vēl 7000 ir nepieciešami. Kāpēc es to līdzdalu jums? Ja tas runā uz tavu sirdi un tu vēlies iesaistīties, palīdzēt, atbalstīt, ziedot šim mērķim, šai vajadzībai, es noteikti tevi iedrošinu piedalīties, atbalstīt. Tu redzēsi arī informāciju, kur var pārskaitīt ziedojumu, neatkarīgi no ziedotās summas. Mēs pateicamies jau iepriekš un pateicamies arī ikvienam, kas jau ir ziedojis, un visi šie līdzekļi 100% aizies šim transportam, šai jaunajai automašīnai, lai varam turpināt kalpot, būt šajās draudzēs un šajās pilsētās, lai nestu svētību vietējai draudzē un kalpot brāļiem māsām. Vēlreiz vēlos pateikt, ka tas ir brīvprātīgi, ja tas atsaucās tavā sirdī. Paldies no sirds, un lai tas kungs bagātīgi